Jau 22. reizi izstāžu kompleksā Rāmava notiek starptautiskā lauksaimniecības izstāde Pavasaris 2014, kura norisinās no 3. līdz 6. aprīlim. Un tieši SIA AML ir tie, kas aizsākuši tradīciju rīkot šīs daudz apmeklētās un katru gadu gaidītās lauksaimniecības izstādes Rāmavā. Šodien Ķekavas nodomas vārdā mēs sirsnīgi pateicamies Marģerim Lūsim un viņa kolektīvam par šo skaisto, plašo, ļoti lielo izstādes kārtējo organizēšanu. Un pasniedzam šo nelielo suvenīru, lai viņš vienmēr būtu kopā ar mums, ar pašvaldību. Paldies! Šajā gadā izstāde ir pulcējusi 306 dalībniekus. Piedāvājuma klāsts ir ļoti plašs. Tātad sākot ar traktoru tehniku, kas ir plaši pārstāvēt, zemes apstrādes tehniku, ražas novākšanas tehniku, fermu aprīkojumu, ļoti modernu fermu aprīkojumu. Tāpat tās ir padomāts par nelielām saimniecībām un arī to inventāru, kas tām būtu vajadzīgs. Es nemaz nepieminēšu, ka dārzkopiem un mazdārziņu īpašniekiem ir iespēja izvēlēties augļu kokus, košumkrūmus un visu pārējo. Tāpat tās izstādē ir apskatām truši. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šajā pavasara izstādē ir plašāk pārstāvēta komunālā un celtniecības tehnika. Izstāde ir augusi roku rokā ar lauksaimniecības sektoru kopumā. Mēs redzam, ka izstāde ir no 35 dalībniekiem pirms 22 gadiem ir pieaugusi līdz 300, vairāk kā 300 dalībniekiem šobrīd. Kā katru gadu un arī pavasara izstādēs Rāmavā ir diezgan plaša semināru programma. Un tas ir gan saistīts gan ar lielopu audzēšanu, gan aitu audzēšanu, gan truškopību, gan ar jaunumiem dažādu firmu piedāvājumos, gan lauka apstrādēji, gan arī ar minerālu mēslu un auga aizsardzības līdzekļiem. Tā kā speciālisti tur varēs gūt atziņas savai tālākai darbībai laukos. Šie semināri, šī izglītošie pasākumi bieži vien ir tie, kas pievilina ļoti daudz apmeklētājus šeit. Apskatoties izstādi, var redzēt mājražotājus, var redzēt lielos ražotājus, nodibināt kontaktus. Kontakti ir pats vērtīgākais, ko iegūst. Lauksaimniecības sektors Latvijā tradicionāli ir bijis tas, kas nodrošina gan Latviju, gan spēj vēl ievērojamos apjomos eksportēt. Un tas ir tas, kas mums ir kopumā jānotur, un šī tradīcija, šī sektora loma ekonomikā mēs nedrīkstam viņu samazināt. Un te ir jāņem vērā to, ka šobrīd esošās atbalsta programmas jaunajā plānošanas periodā ir fokusēti vairākos virzienos vērsts tieši uz to, lai mūsu lauksaimniecība būtu dažādāka, lai viņi būtu konkurētspējīgāka un efektīvāka. Bez izstāžu organizēšanas AML nodarbojas arī ar tirdzniecību. Un mūsu stendā mēs sadarbojamies ar vairākām ārvalstu kompānijām. Es domāju, arī zemniekiem būs interesanti, un ne tikai zemniekiem, arī medniekiem būs interesanti paskatīties mūsu stendu Rāmavā. Latvija nebūtu nav uzskatām šobrīd par vispārēju industriālu valstu, un tas zaļums, tas zemniecības spēks ir tas, kas šobrīd, man liekas, katram otram latvietim ir kabatā, lai pārvarētu šīs dzīves grūtības. Un patiešām tas darba tikums, kas nāk no zemes, no laukiem, ir tas, kas ir, es domāju, mūsu tautas kopumā spēcīgā daļa. Es ir viss, kas vēl nav paspējuši apskatīt izstādi Rāmavā vēl šodien un rīt. Mūs apmeklēt no 10:00 līdz 5:00 pēcpusdienā. Laipni gaidīt Rāmavā.